Vai ir tāda lieta kā ātrāk audzēt muskuļus? Nu, noteikti tu vari ātrāk uzaudzēt muskuļmasu nekā es savos 3 gados ejot trenēties un un visu kaut ko testējot un darot tādas muļķības īstenībā sākumā. Vienkārši ievērojiet tās lietas, ko es esmu tagad secinājis, kas tomēr ir tās pamati, lai audzētu šos muskuļus. Sākumā pirmo trenēšanās. Tas tīri simpli. Tev vajag 3 līdz 6 reizēm nedēļā iet trenēties un tev vienkārši jāsaprot, cik tu esi dedicated to darīt, cik tu esi nosvērts, lai to darītu, un izdomāt, cik tu vari tikt uz šo treniņu zāli. Pēc tā aiziet pačako linku aprakstā, tur ir treniņu programma manējā, paņem viņu, paskaties, tur ir priekš katra vingrinājuma video klātī, nospiedz tā, paskaties, ja tu nezini, kā to darīt. Bum, kā tev ir noteikti dienas, kad tu ej uz treniņu zāli, aiziet uz turien, sāc darīt to vingrinājumu, mēģini, kā tev sanāk, mēģini visu kontrolēt, visu tā kā galvenais nesaplēst neko sev, jo jebkāda trauma, ko tu dabūsi, tas atliks vēl tālāk to laiku, kad audzēt muskuļus. Tā kā mēs mēģinām cik vien ātri iespējams, jā. Tā kā ej uz turien, mierīgi, lēnām, galvenais dabūni šo pareizo formu sākumā. Un pieraksti, ko tu dari, cik tu dari. Tas ir Strong App. Tu vienkārši ielādēt jebkur, viņu par brīvu, nu labi, tur premium versija ir, bet es izmantoju par brīvu un vienkārši raksti to, ko tu dari. Bum. Un tad pēdējā lieta, kas ir, manuprāt, vissvarīgākā no šī visa, tev vajag spiest sev tā, lai tu kļūsi labāk šajos vingrinājumus. Vai nu formā labāks, vai nu cik daudz reizes tā kā repos labāks, vai nu vairāk setus vienkārši uztaisi, ja tev nekas no tā, bet ja tu uzsāc trenēties, tad principā viss ies nenormāli ātri un tev vajag izmantot šos beginner newbie gains, jā. Un, jā, atceries, ka stimuls ir pamats šim trenēšanās, lai dabūtu muskuļu masu, muskuļi aug pēc stimula. Nevis tas, ka tu vairāk uztaisi, bet tas, ka tev sāp tie muskuļi tajā brīdī. Tas ir principā viss šajā trenēšanās zonā, vienkārši ievēro šīs lietas un pēc tam jau izdomās kaut ko, tā kā šis ir galvenais, kas tev jādara. Tāpēc treniņu programma principā visu sačinīs, kā optimāli to visu trenēties. Tā kā nākamā lieta ir diēta. Un šeit, lai audzētu muskuļmasu, ir arī milzīgs akcents. Savādāk tu tā kā bez diētas labas tev ir vienkārši sūdīgi. Tā kā labi, ja tu vēl kārtīgi, rītīgi dabūni to stimulu, tad vēl kaut kādu muskuļu augs, bet savādāk, karoči, ar šo var tiešām dabūt to ātrāko. Ja tu esi ļoti, ļoti resns. Nu, tā kā resns, kad, nu, tā kā obese, jā. Tā kā tu neesi tievs resns, bet tu vienkārši esi resns un tu tā kā vienkārši apaļš. Šajā gadījumā tev ir vienkārši jāsāk ēst veselīgāk, un viss tavs problēmas atrisināsies. Un veselīgāk, kas ir vispār ēst veselīgāk? Ja? Ēd viens sastāvdaļas ēdienus. Vienkārši nomaini visu, kuros ir vairāk par 4 sastāvdaļām uz tā, tagad tu skaties veikalā uz tās lapiņas, ja tev tur rakstīts vairāk par 4 sastāvdaļas, ņem viņu ārā. Tas nozīmē, ka tu ēd rīsus, tu ēd griķus, tu ēd gaļu, tu ēd olas, tu ēd auzu pārslas, banānus, kaut ko tam līdzīgi. Tas ir vienas sastāvdaļas ēdiena. Un otrā lieta, mēģini dabūt vismaz vienā maltīdē dienā gaļu. Bum. Proteīns ir, un olas, protams, arī. Tos ļoti, ļoti iesaku, un tas ir palīdzēs tev šo taukus nodzīt it kā labāk, tev testosterons būs augstāks, tev būs motivācija vairāk, tā kā tauki arī ļoti svarīgi šajā visā. Tā kā pārāk daudz iekšā, labi, ēd viens sastāvdaļas ēdiens un ēd gaļu un olas. Viss pietiek. Nākamais. Tievs vai tievs resns? Ko šajā brīdī darīt? Sanāk viens un tas pats. Ja tu esi tievs un ļoti, ļoti tievs un tu esi tievs resns, tā kā tev jāskatās, cik tu ļoti resns esi. Un tad skaties, vai tu ēdīsi vienkārši viens sastāvdaļas ēdiens, vai tu ēdīsi vairāk. Kas ir sākt ēst vairāk, ir tā lieta, ko tev jādara, kad tu esi tievs resns, tāpēc tas palīdzēs tev muskuļiem augt labāk. Tā tu optimizēsi šo. Un tad, bum, sākam. Pirmais, labākā lieta, ko tu vari izdarīt vispārēji, ir vienkārši
paskaidīt kaut kā nedēļu kalorijas, lai tu saprotu, kur kas ir, tu iemācīsies mežonīgi daudz no tām. Bet, kā es saprotu, ja mēs sākam no nulles, tu visticamāk negribēsi to darīt. Tā kā mācam no otro metodu, porciju metodu. Tu zini, cik tu aptuveni parasti apēdi. Ja tev uzliek uz šķīvju mammu vai tu pats taisi ēst, nu, kāda atšķirība, bet principā tu zini, cik tu parasti apēdi. Un tad šai porcijai vienkārši pieliec vēl vienu porciju. Tieši tādu pašu pieliec kladī. Tā kā pārāk daudz, ja tu ēdi, tā kā es tev saku, viens sasvēdz ēdiens, ko tu visticamāk, nu, varbūt nē, bet ja tu ēdīsi viens sasvēdz ēdiens, ko es tev iesaku, tāpēc, ka tad tavs ķermenis redz, ka tev dod kaut ko labu, un tad viņš var veidot kaut ko labu, tas ir loģika, ja? Bet principā, tā arī tas strādā, un tad, kad tu ēd šīs viens sasvēdz ēdiens, tad ir ļoti grūti uzaudēt svaru. To es pats pieredzējis, ja tu esi īpaši tāds radīts tievs, ja, ja tās vispār pastāv, tad tev ir tiešām jāēd daudz. Tā kā tu uzliec papildus porciju, un vēl viena it kā metode vienkārši justies nelabi pēc ēšanas. Tas izklausās drausmīgi, bet, ja tu vairāk tā darīsi, jo tavs kuņģis iztaipīsies, jo tu vairāk gribēsi pēc tam ēst, jo tu vieglāk varēsi noturēt šo svaru, ko tu esi uzaudzējis. Un jā, mainīt svaru ir grūtākā lieta. Palikt tajā svarā, ko tu esi uzaudzējis savam ķermenim, tīri vienkārši. Tas no pieredzes saku to, ja. Un tad vēl viena lieta, ēd kaloriju pilns ēdiens. Tas ir rieksti, viskādi tauki, tāpēc taukos uz 1 gramu ir 2 reizes vairāk kalorijas nekā uz ogļhidrātiem vai proteīnu. Tā kā ēd riekstus, ēd vairāk ieliec tauku vielas, tagad cep, mauc ar, paņem kaut kādas lielas porcijas, kā es paņem augas pārslas vakarā, vienkārši saliec to un pieber visu kaut ko klātī, kaut kādu papildus maltīti, ko tu parasti neēd, vienkārši uztaisi sev. Jā, tas būs grūti, tāpēc tavs ķermenis tāpatām sapratīs, viņš tur ēd vairāk, man kaut kur mazāk jāēd un kaut ko tam līdzīgi, kaut ko es vairāk sāku sportot vai krātīt kāju vai kaut ko. Un viņš negribēs, bet tu zini, kāpēc tu dari, tu gribi būt lielāks, tu gribi būt pārliecinātāks, tā kā turies pie šī, ēd arī tās gaļu olas katru dienu. Es tev iesaku tas 4 olas vismaz dienā, tā kā tas ir minimums. Tas tev palīdzēs testosteronu paaugstināt, kas palīdz arī muskuļus paaugstināt, tā kā tas ir pamats diētē. Es ceru, ka es nebiju pārāk dziļi tajā. Pačeko pārējos videos, ko es taisu par balkošanu, par trenēšanos, un būs vēl un daudz, tā kā piesako manam kanālam. Vienkārši mācies, mācīšanās ir tā atslēga, lai tiešām atrast jaunas lietas, kā tur optimizēt šito, kā tur labāk taisīt tur rožu vai ko tik vēl ne. Un pēdējā lieta, kas ir vienkārši vissvarīgākā no šī, man liekas, ka vienalga, ko tu arī nedarītu, vienalga arī kā tev ar to trenēšanos, ar to diētu, ir vienkārši sākt. Arī brīžos, kad tu apēd kaut ko sūdīgu, arī brīžos, kad tev nesanāk paēst pietiekami vai kaut ko tam līdzīgu. Atbilde vienmēr ir sākt. Atbilde vienmēr ir rīkoties, atbilde ir vienmēr turpināt. Tā kā tas būs vienīgais glābiņš jebkurā situācijā, vienkārši turpināt maukt. Tā kā ja tu vēlies, lai es tev personīgi izvedu cauri šim ceļam, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu sasniegt reāli redzams rezultātus un no tevis tikai prasu pirmsbildi un pēcbildi, pačako pirmo linku apastā, tur ir 1-1 coachings, kur es vienkārši tādu iepazīšanās, lai mēs saprastu, vai mēs esam labs matčs. Un otrais, trešais links apastā ir Latviešu izlauksmes cilts, kur Disco serverī katru svētdienu 8 no rīta veidot šo grupas video zvanu, tā kā pievienojies tur, es būšu priecīgs tev satikt. Un tur arī treniņu programma, tā kā paņem to. Bez treniņu programmas trenēties ir vienkārši sūdīgi. Es tev saku, tas vienkārši sačakarēs tavus gēnus. Bet tas ir viss pie šī video. Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospēt to sēknu poziņu, to un ēst vizīšu. Nospēt vizīšu gaisā. Aizsūt savam draugam, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.